ar līdzšinējo regulējumu un atbilstošu ierobežojumu nenoteikšanu tiek grautas Latvijas iedzīvotāju darba spējas un veikta tautas nodzirdīšana. Un, man liekas, jā, tas ir interesanti, ka mēs pret kaut kādām tēmām izturamies ar vienu bardzību un pret citām. Tas tā, ko tu tur var ņemties? Nevajag jau pārspīlēt. Galvenais, lai tie jaunieši pie tiem veipiem netiek. Tad, bet nodzērsties viņi var turpināt, viss kārtībā. Redz, kur tagad arī tur tabakai pacelsim vecumu cenzu līdz 20 gadiem. Bet no 18 tu vari kapāt, viss kārtībā. Tā jau Latvijā ir senas alkohola lietošanas tradīcijas, un to nedrīkst ierobežot, vai ne? Un nevar jau arī paskatīties uz kaut kādas, varbūt, kaimiņu valstu pieredzi, piemēram, Skandināviju, Zviedrijā alkoholu atļauts tirgot tikai specializētos veikalos, un svētdienās tas vispār ir aizliegts. Tas noteikti varētu darboties, bet tur atkal cilvēki kliedz, bet kā tad tas jau iznīcinās mazos veikalus? Kā tu iedomājies, tagad vietējā pagasta bodē vairs nevarēs tirgot alkoholu, tur sāksies dumpis, vienkārši tur cilvēki izies ielās vai izrāpos. Jebkurā gadījumā es nezinu, vai tas ir attaisnojums, lai paustu tik ļoti nesaprotamus un vismaz histēriskus izkliedzienus, kuriem īsti nav satura. Tas par to pretstraumi un par tām visiem jābūt patriotiskiem. Jā, un galā, ja eksistē šāda problēma, tad vai tiešām nevajadzētu iesaistīt CPLP un vismaz informēt viņus par to, ka šāda problēma eksistē. Nevis plēst pa taisno gaisā vēstuli, kurā, principā, manā skatījumā šī vārda brīvības ierobežošana nedaudz vairāk atgādina nespēju uzņemt kritiku. Vismaz daļā gadījumu. Es nerunāju par Knaba uzsūtīšanu Rebaltika žurnālistiem. Tas ir pilnīgs absurds, jā, bet tās pārējās detaļas es to droši vien sauktu nedaudz citādi. Jā, bet šeit tas regulāri iezīmējas tieši tajā Ukrainas atbalsta kontekstā, jo redz, ja tu esi krievs no Krievijas un tu atbalsti Ukrainu, tad burtiski tev ir jālaiž visur runāt, tev ir jālaiž veidot izrādes, un visai Latvijai ir jābūt nenormālākajā sajūsmā. Tā it kā neviens latviešu aktieris vai režisors nebūtu Ukrainas pusē, bet šis ir visur. Jā. Arī aktrises mums atbrauc no Krievijas, un mums taču vajag kādu, kam tad mēs citādi dosim Spēlmaņu nakts balvas. Mums taču vajag tos labos aktierus, kas ir nes šo kultūru un gaismu mūsu nekulturālajā valstī, kur mums pašiem nav neviena laba režisora, aktiera un izrādes, ko izrādīt. Un redz, kā pietrūkst vienkārši pautu, lai mēs spētu šo ģenialitāti izrādīt pie sevis. Tā tas man nolasījās vismaz. Reāli eksistē šis fenomens kā deep web, jeb dziļais tīkls, kurā tātad ir cilvēki pastrādājuši, lai bez reģistrētām un lokācijai piesaistītām protokola adresēm varētu tirgoties un vispār tur skatīties visādus šausmas un tā tālāk un tā joprojām. Es ceru, ka tu esi kaut ko iegādājies. Raiņu kopotos rakstus. Satversmes oriģināli. Mangas versijā. Par to es būtu gatavs maksāt naudu. Jā. Tad tur jāprecizē, kad tu uzsāc sarunu. Ar jums es runāju kā ar juridisku personu. Nospiediet viens. Ja jūs šitas ir lieliski. Ja jūs vēlaties atbildēt kā juridiska persona, nospiediet viens. Ja jūs atbildēsiet kā fiziska persona, nospiediet taustiņa 2. Jā.
Ja vēlaties pateikt, ka esat atvaļinājumā, kurā jūs īstenībā neatrodaties, nospiediet 3. Nospiediet taustiņu 4, lai izvēlētos sarunas valodu. Ja zvanāt no sabiedriskā mēdīja Krievu valodai, nospiediet 4.